Čaujiņš, meitenes! Nāk pavasars un man gribās padalīties ar kaut ko skaistu, ar kaut ko liegu. Tāpēc es jums atrādīšu pie reizes arī paletīti no Goša. Tā ir krāsainā Goša paletīte. 9 Shades to Play Within Vegas. Un tās ir šādas te krāsiņas, ļoti krāsaina palete. Un šo krāsaino paleti izveidosim pavasarīgu, maigu, mazliet traku grimu. Izmantojuši arī kaut ko no Naked 3 paletes. Ļoti smuki rozā tonīši. Un te jau domāsim, kas mums sanāks. Nu, ko pirms sākam, uzliekam lūpu balzāmiņu, lai lūpas ir foršākas, maigākas. Man atkal bija lielā vēlme izmantot EcoTools otiņas. Šī ir jauna pienākus klāt, kamēr es jums iepriekšējā reiziņas rādīju. Tik patīk. Dažreiz tā gadās, kad vienkārši uzrāviens uz kaut ko konkrētu, un šoreiz tās ir šīs te otas. Nu, ko liekam bāzi, nars bāzi, un sākam. Kaut arī šī ļoti forša un krāsaina palete, viņā nav pamatoņa, ar ko varētu likt bāzē. Tāpēc es izvēlos no Naked 3 paletes pašu gaišāko tonīti. Šo pašu gaišāko tonīti klāšu uz visu plakstiņu. Kaut arī man ļoti patīk Naked 3 palete, tomēr šī paša gaišākā toņa pigmentācija nav tik spēcīga, kā gribētos. Tāpēc nāks to uzklāt atkārtot. Nākamo toņu izvēlos šo te brūngano. To klāšu locījumu vietā. Vairāk centrējos uz ārējo plakstiņu. Atvainojos, vairāk centrējos uz ārējo stūri. Kā nevar izlemt, vai tas būs gaiši zilais tonis, vai kāds no korāļu. Laikam jau jāliek abi. Kā redz, gaiši zilais pigments ir ļoti maigs. Tāpēc, ja es izlemšu, man nāksies viņu paspilgtināt. Un visu var paspilgtināt, to samitrinot. Bet man gluži nevajadzētu ar parastu ūdeni, būt ar kādu ziedūdeni, piemēram, vai šo pašu fixing mistu. Jebkur viņu principā var nopirkt no, es nezinu, vai Gošā viņš ir, bet Make Up Forever tiešām vajadzētu būt. Šis nostiprinošais sprejs Nixam ir divi veidi. Viens ir matēts, viens ir ar spīdumu. Un nosacīt ar spīdumu, teiksim, ir tāds mitrus. Uz taukainas ādas tas absolūti nav vajadzīgs, bet priekš savas ādas tas pat varētu būt ļoti skaisti un patīkami. Nē, krāsa tomēr ir pārāk blāva. Samitrinu otu, bet ne tik traki, lai tak, lai vienkārši mitra. Un ņem zilo tonīti. Tap veidā mēģinam paspilgtināt. Nu, vēl labāk. Svarīgi ir iztušēt šo gaiši zilo tonīti. Ļaut viņam sajaukties ar gaišu brūno. Kā redzat, diemžēl šis tonis nav tik pigmentēts, kā man gribētos. Iespējams, priekš pavasarīgas noskaņas tas netraucēs. Tagad varētu uzklāt kādu citu krāsiņu, kas man saistās ar siltumu, vieglumu. Drīzāk korāļu krāsa. Šis jau ir daudz pigmentētāks tonis. Grimā, kurā es veidoju, ļoti svarīgi ir saglabāt proporcijas. 1/3, 1/3 un 1/3. Piemēram, zilais tonis 1/3, pēc tam šis te korāļi ir 2/3 un būs vēl trešais, kas arī būs 1/3 no acis. Tādā veidā tiek saglabātas proporcijas un
acis izskatās dabīgi un patīkami skatam. Atzīšos, ka arī šeit līdz galam man neapmierina pigmenta stiprums, spilgtums. Tāpēc es izmantošu šo pašu metodi un uz plakstiņu kustīgās daļas paspilgtināšu šo koroļu tonu, izmantojot sprejiņu. Sametināt otu. Lūk, tā jau ir labāk. Tagad ņemam oranžu tonu no paletes. Klājam kaktiņā. Kā jau redzēt, arī šim tonam ir ļoti maiga pigmentācija. Nāksies izmantot to pašu triku ar sametinātu otu. Tā jau labāk. Pieliksim kaut ko klāt. Manuprāt, vajadzētu patumšināt ārējos stūrīšus, acu locījumu vietu. Par pašu paleti jūs jau redzat, ka ēnas nav tik pigmentētas, kā man gribētos. Man ļoti patīk ideja par krāsainām paletēm, smīlu krāsainas paletes. Bet tomēr gribētos spēcīgāku pigmentu tieši šai konkrētai paletē. Pievienošu zeltaino tonīti, padarot to siltāku, saulaināku. Tik cik viņš ir redzams, kā jūs redzat, cik viņš ir redzams. Tagad paņēmu Nika zīmolīti. Viņš ir gaiši zils ar mirgumiņiem, un ievilkšu līniju ārējā trešdaļā. Gribēšu šo gaiši zilo krāsu paspilgtināt, atdzīvināt. Uzklāšu Beyond Real gošu pagarinošo tušu. Tagad uzklāšu to pašu zilo, gaiši zilo zīmolīti ārējā stūrītī, lai atdzīvinātu skatienu, padarītu to tādu maigāku, gaisīgāku. Man ir atradies kaut kur bija ielikts BB krēma paraudziņš. Ja mēs mēģinām šo te paleti, gošu paleti krāsainu, tad jau arī BB krēmu vajadzētu izmēģināt. Šis paraudziņš ir kāds tonīgs, to pateikšu, otrais tonis spējušīgs. Mēģināsim. Pastāv kāda 40% iespēja, ka man nederēs šis tonis, bet diezgan biezs priekš BB krēma. Tā. Mazliet tonis nesakrīt, bet prasās arī konsīleri, lai aiztaisītu cietu šīs te pumpas nesmukās. Es izmantošu šoreiz citu konsīleri, tas ir no Makeup Revolution. Šī te konsīlera palete. Man viņa patīk, jo ļoti vienkārši ne pirkstiem var sajaukt tonīti. Jāstarp citu man tīras rokas. Un arī BB krēmas uzklāju ar lokām. Tā ir daudz vieglāk. Klāšu zem acīm, jo diemžēl tumšie loki pagaidām vēl ir. Lūk, konsīlers uzklāts. Tagad pa virsu visu nostiprināšu ar NYX HD pūderi. Ļoti patīk. Viņš ir vēl smalkāks nekā Essence pūderis un, manuprāt, arī smalkāks nekā Makeup Forever pūderis. Konturēšu seju ar NYX konturēšanas paleti. Šī ir labā palete, ko es nopirku iekš Feel & Make. Izmantošu šo te tonīti, lai konturētu seju. Izgaismošu ar šo te šampaniešu krāsas. Vai šī loma? Principā šampaniešu krāsas tonu. Viņš arī ir ar maziem mirdzumiņiem.
Kāds no video skatītājiem bija ieteicis, lai es pakonturēju degunu. Nu, varam arī to, protams. Tikai tāpēc, kad iekš video viss izstās mazliet savādāk. Man nākas šeit uzlikt mazliet spilgtāk kontūru. Kaut šoreiz es to negribu darīt. Principā, ko es daru, es mazliet samazinu savādāk un piedodu tam reliefu. Īsti izgaismot man viņa negribās, jo man ir taukaina āda un vārds spīdums un saistās ar taukainiem. Mazliet viņa paņemšu arī spīdīgo sudrabaino izgaismotāju. Mazliet pielabošu uzacis ar esences smēkmību. Kā vaigas ārtumu izmantošu no šīs pašas gošu paletes visus 3 toņus kopā. Jā, sanāk ļoti patīkams toņets. Pamēģināt uz rokas mums uzklāt. Zelteno un oranžo arī izmantošu kā izgaismotāju mazlietiņu. Kā bronzeru vietā izglāšu, radot tādu zeltainu noskaņu. Kā lūpu krāsas vēl nevarēju izvēlēties, kuru no šīm ņemt. Protams, ka koraļu, bet šis ir koraļu lūpu spīdums no gošu, un šī ir koraļu matētā lūpu krāsa. Laikam šoreiz paņemšu lūpu spīdumu. Lūk. Šeit arī mans pavasarīgais koptāls ir gatavs. Izmantojot šo te gošu paleti par pārējiem toņiem. Viņi ir ļoti jauki, viņi izstās ļoti pigmentēti. Uz rokas arī izstās labi, bet, diemžēl, kaut kas dīvains notiek, kad viņus klāj uz plakstiņiem. Labi, man patīk tādēļ idejas par to, ka ir dažādi toņi, ka viņus var kombinēt, bet es viņu neizvēlētos kā primāro paleti, priekš sevis kā krāsaino paleti. Es izvēlētos kā vienu no paletēm, ar kuru ik brīdim var paspēlēties, kā sajūta paleti, piemēram, šajā pavasarī. Lūk, šāds bija mans piedzīvojums ar šo gošu paleti. Ja jums patika, laikojiet, pierakstieties un uz tikšanos kādā citā video. Čau!